Sveiks! Šodien parunāsim par to DTF protection, šoreiz par nutcrackeri, pastāstīšu arī pēc tam par flexu, visu pārējo. Cilvēki bieži jautā, jo viņi īsti nesaprot, ko tu saņem. Es parādīšu, kas mums nāk tajā komplektā, un šis tieši ir arī komplekts. Un tur ir savas nesaprašanās mazliet, un es nolēmu, ka vieglāk uztaisīt video, ko cilvēkiem aizsūtīt. Tad atvērsim kasti, paskatīsimies, kas mums nāks. Noņemšu nost, lai netraucē mums. Un tātad ko mēs saņemam, mums uzreiz ir bruņa. Te tik labi neredzēs uz melnā, bet mums uzreiz ir bruņa un viss, kas vajadzīgs, lai viņu uzlikt uz ekipējumu. Tātad tas ir pilns komplekts, izņem, gatavs lietošanai. Mazais disklaimeris, ko iekļaušu te, bruņa ir vakuumā iepakota, Ja tu viņu izņem ārā, mēs viņu nevaram samainīt atpakaļ. Tātad visu piemērīšanu vēlams veikt, kamēr viņa ir iepakota. Protams, tu vari vienkārši piemērīt pašu pauču, kabatu. Principā ir tā, ka kabata ir universāla, one size fits all. Viss ir atkarīgs no mounta. Mounts ir parastais Dengvera tipa, tātad velcro, Jādara 99% ražotāji. Ir tie kruto reklāmu ražotāji, kas tur Āzijā ražo, kam ir proprietary sistēmas, kur visādus, ja tu gribi lietot citu ražotāju ekipējumu, tev vajag visādus adapterus. Vienkārši, ja tev ir kaut kas viens no tiem retajiem ražotājiem, uzraksti mums. Ja tu neesi 100% pārliecināts, ka tev derēs Dengvera tipa mounts, uzraksti mums, mēs tev ar milzīgu pārliecību varēsim pateikt gandrīz jebkuram ražotājiem, vai tev derēs vai nē. Protams, ir izņēmumi, kaut kādi pavisam nezināmie mazie tur viena cilvēka ražotāji, bet labāk uzrakst, atsūt mums bildes, mēs tev pateiksim, ja tev nav pārliecības. Bet principā jādara visiem, par izmēru ir tā, ka tiešām one size fits all. Šeit arī nav tik svarīgi, tur vairāk, teiksim, ilgtermiņā jāskatās, vai tev ir ērti viņu nēsāt. Tur, diemžēl, mēs tev nevaram palīdzēt, Bet, pastāstīšu īsumā par bruņa. Ir ražota Polijā, pilnībā certifikācijas, viss kvalitatīva. Viņa nav super cieta, viņa ir diezgan viegla. Principā superīga bruņa. Kas ir tāds lielais bonus tam komplektam? Tas ir tas, ka tu saņem uzreiz visu. Principā tirgu ir divi varianti. Ir, ka pārdodās vienkārši tā kabata, un tu piepērc to bruņu no kāda cita ražotāja, vai viņa paši, teiksim, ražotājs tirgo reizēm kāda cita ražotāja, bet tas ir ļoti liels retums, visticamāk tev jāpērk divās vietās, tas komplicē visu situāciju. Šajā gadījumā, teiksim, tu visu saņem vienā vietā, un tev viss uzreiz ir gatavs lietošanai, tikai samontē, saliec visu, iepildīja kabatu, un viss ir gatavs. Vēl ir tāda atšķirība, ir ražotāji, tādi vecie ražotāji, lielie, kas nodarbojas pārsvarā ar valsts iepirkumiem, un viņiem ir tādi groin protectori, uzreiz ar bruņām, ar visu. Viņus reizēm ir ļoti grūti dabūt, jo tas ir valsts iepirkumos specializējis, tur vienu praktiski ļoti reti, kad var nopirkt. Un vēl viņi ir visi pārsvarā, viņi visi 90%, ko esmu redzējis, viņi ir šausmīgi novecojuši. Viņi tur izmanto 1000 korduru, viņa ir ļoti smaga, nevajadzīgi izturīga, tur nodos saviem mazbērniem. Viņi no 2000, principā no kaut kādiem vidējiem 2000 nav inovējuši neko, jo viņiem nav prasības tādas. Nav arī vēlmes bieži. Viņi ražo gadus desmitus vienu un to pašu, valsts iepērku un ir. Šis ir no ļoti viegla materiāla. Mums ir lasercuts, kas arī atvieglo visu. Aizmugurē mums ir hypalons. Tas ir ļoti tāds gumijveida izturīgs, super izturīgs materiāls. No viņa taisa visādas sporta laivas, visādas ribus, kanoē pat, Un ļoti izturīgs, praktiski nesaplēšams audums. Mums ir viņi 4 gabali mounti, tātad, principā uz diezgan stingri uzmontēsies, viņš nekur nenokritīs, nepazudīs. Mums mounts ir tāds, vienkārši mēs iemontēsim iekšā, bišķiņ var regulēt augstumu viņam.
ja ir tāda vajadzība. Bet, principā, groin protektoram īsti nav tā augstuma regulācijas vajadzība. Viņš pats pa sevi noregulēsies, tu viņu uzmontēs apakšā. Un šis ir tāds, ka viņš ir tik liels, ka, principā, cik mums ir klienti bijuši, viņi nosedz, ir garie cilvēki bijuši, jā, viņš nosedz visu, ko viņam jānosedz. Jā, arī platumā viņš ir diezgan plats, arī tur nav bijušas problēmas. Tā kā tiešām one size fits all, jo viņš tādiem no manas pieredzes viens no lielākajiem vispār, kas ir, teiksim. Man savulaik bija Templars Gear, tas ir krietni mazāks. Jā, tā kā principā tu saņem visu komplektu. Šobrīd uz vietas ir multicams un range greens. Tātad, jā, atkal priekšā laser cuts, var uzmontēt ļoti daudz ko. Tur dampauču, kā tagad moderni ir, jā, tur, bet, principā kaut kāds granāts, kaut kādu tādu bieži vien montē, vai atkal var arī neko nelikt. Viņš nekādu baigo svaru nedod šajā atšķirībā no uzšūtajiem, kas piedod savu svaru. Te praktiski neko, bet tev ir tāda funkcionalitāte. Velcro viņam nav, bet absolūti neredzu vajadzību pēc velcro uz groin protektora. Nekādas atšķirības zīmes īsti nav jēga likt. Tas, pats saproti, acis uz turieni īsti nekritīs. Atkarībā jāpēc ko karo. Bet, jā, tā, principā tas ir tas biežākais jautājums, ko es saņemu par to naudiņu, jā, jo cilvēki domā varbūt, ka viņi saņem tikai to kabatiņu. Jo, kā teicu, daudziem ražotājiem tā tas arī ir. Viņi vai ražo bruņu, vai ražo pašu kabatu. Kopā tas ir tāds starp mazajiem ražotājiem, kur tu vari actually nopirkt, jā, ir liels retums. Jo, pie lielajiem ražotājiem ne katrs vienkārši no B2C, tā saucamais business to customer, jā, biznes uz parasto mirstīgo, jā, ļoti reti, kad lielie uzņēmumi ņemās ar to viņiem, nav tā interese tāda. Viņi strādā uz iepirkumiem, viņi strādā ar biznesiem, un tur arī biznesiem arī iepirkums, tur minimums 100 gabali reizēm ir un tā. Šajā gadījumā, jā, jebkurš var nopirkt, jebkurš Eiropas pilsonis, jā, lūdzu, labs variants, kā teicu, uz vietas range greens un multicams parastais. Viņiem ir melnā krāsa. Ja nebaldos kojots, bet par to es neatceros, tagad melnā arī ir variants. Tā kā pie mums var visus pasūtīt, mēs esam DTF pārstāvis Latvijā un Baltijā, un pasūtīt var jebkuru. Pēc tam vēlāk pastāstīšu arī par flexu, bet šodien par nutcrackeri, lūdzu.